Kā jūtas tava sieva vai draudzene, kad viņai dāvā ziedus? Viņa ir pacelāta, laimīga, jūtas mīlēta. Kolosāli, vai ne? Tā saucas dzīvošana, jo tad cilvēks piedzīvo superīgas foršas emocijas. Un turpretī, ja tu esi norūpējies, visu laiku noraizējies par to, ka naudas ir mazāk, ir kaut kādas finansiālas grūtības, var teikt, ka tu pat nepiedzīvo neko, tu nedzīvo. Tu vienkārši esi izdzīvošanas režīmā visu laiku, jo visa tava būtība ir fokusēta uz to problēmu. Un kas notiek ir, tu vienkārši vairs nedomā par šīm te mazajām, bet ļoti būtiskajām emocijām, foršajām sajūtām. Tu aizmirsti sievai dāvāt puķis. Un varbūt tu neaizmirsti, bet tu visu laiku to attaisno ar to, ka tā jau naudas nav. Un tad tu atnāc mājās, un esi neapmierināts, un tad ir strīds, un tu viņai skaidro, ka tā jau nav naudas, un tu jau tā dari visu, ko vari. Un paiet gads, 2, 3, un visas jūtas izplēna. Kaut gan realitātē vienkārši pasniegts puķu pušķīts varētu daudz ko uzlabot un uzfrišināt. Bet tā jau nav tava vaina pa īstam. Tāpēc, ka tā tu tiki audzināts, un tā tu tiki uzprogrammēts, tikai fokusēties uz to briesmīgo. Tāpēc, ja tu vēlies redzēt, kas tevi tur bloķē pa īstam, nāc pie manis izaugsmsterapija.com.